Labdien, saulainajās cēsīs! Mēs atgriežamies pasaulē mazākajās skatuvē, un man blakus atrodas Ilze Bērziņa, kas ir ne tikai doktorante, zinātniece, pētniece, bet arī Rīgas Tradeņu universitātes cilvēktiesību pasniedzēja ar pieredzi Latvijas iekšlietu sistēmā. Vai tāds pieteikums ar tevi rezonē, vai tu sajūties uzrunāta? Ilze. Es domāju, ka vārds cilvēktiesības ir pietiekoši plašs, un pieredze šajā jomā man ir. Esmu, jāsaka, strādājusi ar ļoti dažādām cilvēktiesību jomām. Tā kā, cilvēktiesības varētu būt tēma, par ko mēs šodien parunājam un padomājam. Labi, es lasot tavu CV un pieteikumu šai sarunai izlasīju, ka 98. gadā tu izvēlējies braukt uz ārzemēm studēt. Pirms vēl Erasmus, pirms Latvija bija iestājusies Eiropas Savienībā un tādu specifisku lietu kā cilvēktiesības. Varbūt tu vari pastāstīt, kā vispār tajā laikā Latvijā izprata cilvēktiesības, ko tas vārds nozīmēja un cik vispār tāds koncepts pie mums šeit bija populārs? Fantastisks jautājums, un viņš man raisa atmiņā daudz interesantas stāstus. Pirmais ir tas, ka tiešām man toreiz daudz cilvēki jautāja, vai tiešām tu kaut ko nevarētu interesantāk izdomāt, ko braukt uz ārzemēm mācīties studēt. Un tas, protams, bija gana drosmīgi. Bija cilvēki, kas teica, ka tas jau viss mums ir, notiek, to var kaut kur atrast. Bija nesen ratificēta Eiropas cilvēktiesību konvencija, bet, protams, kad atskatoties atpakaļ tos gadus, tad jāsaprot, ka mēs jau tā kā īsti gatavi nebijām, vismaz nebijām gatavi tās normas interpretēt cilvēktiesību gaismā visās situācijās, ar kurām mums bija jāsaskarās. Un, protams, ja mēs runājam par iekšlietu sistēmu, tad es laikam visu mūžu atcerēšos savu pirmo priekšnesumu toreiz augstākajai policijas vadībai no visas Latvijas, kur šī cilvēktiesību entuziasta bija sagatavojis referātu un viņu lasīja. Un pēc tam sajūtās ļoti dīvaini. Un es vēl toreiz nesapratu, kāpēc. bet tagad es to saprotu, kāpēc. Kāpēc? Jāsaka, tāpēc, ka tā izpratne, tas likās daudziem kā tāds vārds, kas ir utopisks, īsti nesaprotams. Ja, teiksim, šobrīd šo vārdu zina gandrīz katrs skolēns Latvijā, un mēs to izprotam, kāda ir gan mūsu loma, gan tiesības, gan pienākumi, gan mēs sasaistam ar tādām ikdienas situācijām, kā piemēram pārvietošanās brīvība, vārda brīvība, diskriminācijas aizliegums, tad toreiz tā sabiedrība nebūtu tāda nebija. Un es arī atceros, kad mēs mācījāmies arī cilvēktiesību dokumenti, viņi nebija tā kā šobrīd pieejami Google un internets, un tas viss nebija. Mēs vienkārši bija kaut kur Latvijas Universitātes cilvēktiesību žurnālā, teiksim, bija pirmā publikācija daudziem no šiem dokumentiem, viņu tulkojumi latviešu valodā. Un tad no rokas rokā mēs gājām uz kopētavu, mēs kopējām, mēs lasījām. Un tas bija tas veids, kā tika bieži vien pārnestas mūsu zināšanas. Bet tad īpaši interesanti ir, kā tu personīgi izvēlējies, kas tev uzrunāja, ja jau šī tēma nebija pietiekami zināma un varbūt iepriekšējās paudzes viņas pat kaut kādā ziņā neizprata, tad kā tu atradi savu to personīgo interesi un tādā vidē, kur tu saki, policijas vadība brīnās par to tēmu vispār, par ko tu runā, kā tad tu personīgi pie viņas nokļuvi un atradi sev to sūtības? Laikam bija labi pasniedzēji starptautiskajās tiesībās un arī tas, ka man ļoti interesē starptautiskā sadarbība. Man padevās starptautiskā sadarbība, bija pirmās arī lielās konferences, bija ārvalstu viesi un man tas tiešām patiesi aizrāva. Tā man grūti varbūt pateikt vēl kādas detaļas, bet man tas likās ļoti perspektīvi. Jā.
Kad mēs gatavojāmies šim sarunu ciklam kopā ar idejas autoru Rasmu, tad mēs dalījām, kurš intervēs kuru un kuru no zinātniekiem jauniem. Un mēs izmantojam tādu praksi, tas, kurš mazāk par to tēmu zina, arī intervē. Un tagad es tev tiešām pajautāšu, kā cilvēks, kurš nesaprot, kuram nav priekšstat par cilvēktiesībām, varbūt daži aizspriedumi, bet es tā iedomājos, ja mēs atgriežam cilvēku vaļā, mēs nekur iekšā tur nevaram atrast tās cilvēku tiesības viņā iekšā, vai ka viņš ir piedzimis ar kaut kādām, un vai tu varētu paskaidrot man, kur tad viņas tieši atrodas? Viņas ir visur. Mūsdienās mēs runājam par tiesībām piedzimt. Mēs runājam par sievietes tiesībām pārtraukt grūtniecību vai turpināt grūtniecību. Mēs runājam par augļu tiesībām. Mēs runājam par eksperimentiem mēģinēs, kad viņi nedrīkst būt pret cilvēci. Mēs runājam par robotu tiesībām. Tā izpratne par cilvēktiesībām, manuprāt, viņi kļūst aizvien plašāk, un tās robežas jau vairs īsti tā kā nav. Tad jautājums, piemēram, dzīvnieku tiesības arī var būt cilvēku tiesības? Dzīvnieku tiesības ir dzīvnieku tiesības, bet pasaule paliek aizvien humānāka, un uz dzīvniekiem mēs aizvien vairāk piemērojam daudzas tādas brīvības, kas ir cilvēkam, ir aizliegums, teiksim, turēt suni piesietu, jā. Mēs aizliedzam vardarbību pret dzīvniekiem, kas tiek šobrīd sodīta, jā. Un pasaule mainās, jā. Interesanti, bet vēl es esmu dzirdējis, ka labākie tiem dzīvniekiem, kas ir līdzīgāk mums, kas ir pūkaini, mīlīgi vai arī ar divām rokām, divām kājām, ka viņi saņem tādu mazliet no cilvēku tiesībām arī klāt, un tad tie, kas ir tādi neglītāki vai tādi lienoši, vai ka tie tā kā, vai mēs varētu tā teikt, ka cilvēks tad ir tas mērs, pēc kā mēs vispārējo mēģinām. Ļoti interesanta tēma. Tā varētu būt tāda atsevišķa joma, kur iespējams kādam būtu ļoti interesants to padziļināt, pētīt. Ja? Labi, pastāsti man, ar ko tu pārsteidzi savus policistus? Kas bija tas, ko viņi nevarēja no sākuma saprast? Kad tu nāci un tu gribēji pastāstīt, un tev likās, ka iekšlietu sistēmā šis būtu jāsaprot no vadības līmeņa līdz ierindniekam. Jāsaka godīgi, kad mēs vēl joprojām viens otru pārsteidzam. Un es domāju, ka tas galvenais jau bija šis vēsturiskais aspekts, kad policija kā slēgta sistēma, viņi, teiksim, netika apšaubīti lēmumi, ko pieņem šo iestāžu darbinieki, vai pieņemsim, es atceros, ka viens no maniem pirmajiem pētījumiem bija sūdzību izskatīšana un policijas atbildība. Es atceros, ka mēs taisījām ar Latvijas cilvēktiesību centru toreiz kampaņu sūdzies par vardarbību slēgta tipa iestādēs, ja? Un mēs saņēmām tādu milzīgu nosodījumu un tā kā neizpratni, kā mēs kaut ko tādu uzdrošinamies, un ka tas tā kā nebija patīkami, ja? Un tad pamazām tas dialogs veidojās, un sabiedrībā radās izpratne, ka policija ir sabiedrības daļa, kad drošības pakalpojums ir pakalpojums sabiedrībai, nodokļu maksātājiem, kas maksā nodokļus. Un tas šo gadu laikā ir fantastiski mainījies uz labo pusi. Un šeit ir jāsaka, ka ir arī publikācijas, ir grāmatas, ir Valsts policijas 100-gads grāmata, kur arī es esmu sarakstījis 2 nodaļas. Un tur tāds arī milzīgs komandas darbs, jo bija vairāk tie cilvēki, kas saprata to pārmaiņu nepieciešamību, un viņas notika. Tu pieminēji tādu vārdu salikumu slēgta tipa iestāde. Kādas tad mums ir tās slēgtā tipa iestādes varbūt? Ir juridiskā definīcija, un ir definīcija, kas man būtu jāpasaka jums kā lampas klausītājiem, kas varbūt citā jomā. Ar lampas klausītājiem varbūt. Jomā strādā, teiksim, tās ir diezgan plašs tāds institūcija loks, kas ir gan policijas izolātāri, gan cietumi, gan teiksim, tie var būt arī aizturēšanas centri, lidostās. Diezgan tas ētnes ir plašs arī, teiksim, medicīnas jomā, kur cilvēki tiek ārstēti, lai gan šobrīd ir aizliegta piespiedu ārstēšana, jā, bet
Nav noslēpums, kad ir cilvēki, kas atrodas diezgan tādā ierobežotā vidē un telpā, jā. Tā, ka tas tā, man grūti varbūt nodefinēt to vienkārši, bet es ceru, ka jūs sapratāt, jo, protams, tam visam ir arī tādas kā juridiskas definīcijas. Tu pieminēji, ka policisti gribēja vienkārši sekot lēmumiem. Man arī labs draugs Mārtiņš kādreiz strādāja uz ātrās palīdzības mašīnas, un es tagad mēģinu iztēloties, šī saruna ir domā lēni par cilvēktiesībām, bet viņš man stāstīja, Linārd, es gribētu, lai katrā situācijā man ir uzrakstīts, ko darīt, lai man nebūtu ne sekunde jādomā. Kā tas darbojas? Vai būtu tādi cilvēki, kuriem ir kaut kādas situācijas, kur nemaz nevar atļauties domāt lēni, un kādam ir jau jāizdomā iepriekš, kā šajā situācijā rīkoties? Kur sākas tā ētiskā domāšana, un kur šiem cilvēkiem, kuriem ir jārīkojas tiešām tagad, pieslēgt to kaut kādu personīgu atbildību? Policijas darbs ir ļoti grūts, un tās situācijas ir dažādas. Un jāsaka, ka mēs arī esam visus šos gadus runājuši par pašu policijas darbinieku cilvēktiesībām, dibināt arotbiedrības, tiesībām uz samērīgu veselības aprūpi, apdrošināšanu. Arī pandēmijas apstākļos mēs redzējām, ka tieši policistiem bija jārēģē atkal, jā, sagatavotiem, nesagatavotiem, bet bija jārēģē, jā. Jo policija, tas, kas notiek policijā, notiek sabiedrībā. Ja ir dziesmu svētki, tad tur ir policija, ja ir mītiņi, nemieri, tur atkal ir viņi. Un visās situācijās, protams, to nevar uzrakstīt, bet jā, ir tāda prakse arī ārvalstīs, ka tiek mēģināts varbūt, iedot kaut kādas rīcības algoritms, lai policijas darbiniekam atvieglotu to darbu. Bet jebkurā gadījumā tas neatbrīvo no tā, kad var rasties kaut kādi pārpratumi, smagas situācijas vai neveiksmes, kā jebkurā profesijā. Līdz ar to, jā. Interesanti, arī tu savā arī aprakstā par šo sarunu pieminēji, iespējams, tas bija aprakstā, bet tavs citāts bija, ka cilvēktiesības kļuva par sarunu tematu gandrīz katram cilvēkam, kad iestājas pandēmija. Vai tu tiešām tā uzskati, ka līdz tam cilvēktiesības būtu tā kā mazāk populāras, bet tagad pilnīgi katram bija viedoklis par savām tiesībām un ierobežojumiem? Un tā, vai tas ir vienkārši viens gadījums tāds, kurš nav īpaši izmainījis mūsu priekšstatus? Es domāju, ka visas tiesības ir tādā nepārtrauktā mainības upē. Jebkura dzīves joma attīstās. Un šeit arī mēs redzējām to dinamiku, kad varbūt cilvēki sāka aizdomāties par to, cik patiesi viņiem ir bijis daudz šo brīvību un tiesību līdz brīdim, kad viņi pēkšņi kaut kur nevarēja iet un pārvietoties, kur viņi ir iedomājuši. Un tad varbūt viņi sāk saprast tos cilvēkus, kas atrodas ieslodzījuma vietās vai kuri ir nebrīvē dažādu apstākļu dēļ, vai viņi sāk saprast tos cilvēkus, kas varbūt ir ar invaliditāti un viņiem nevienmēr ir iespēja, kad viņus kāds aizved uz kādu pasākumu vai izved ārā. Un es domāju, ka mēs daudz ko pārdomājām, ja? Arī garīgās veselības problēmas, arī attiecības un arī, teiksim, datu aizsardzība līdz pandēmijai bija ļoti, ļoti svarīga tēma, bet ar šiem pandēmijas gadiem bija vēl jau vairāk skaidrs, ka sensitīvie dati ir tik ļoti sasaistīti ar cilvēktiesībām, kad uz tā pamata var arī veikt diskrimināciju vai, tā kā, kas tad ir tā mūsu privātā dzīve galu galā, un tas bija tāds ļoti interesants process, un arī šobrīd, teiksim, turpinās tā dinamika, un cilvēktiesības attīstās. Ja? Tas ir ļoti interesanti par to attīstību. Vai varbūt tu vari nosaukt kaut kādas, pirms mēs ķeramies par tavu doktora darba tēmu, un ko tu pēti, varbūt pēdējos 5-10 gadus, tādas jaunākās lietas, par kurām iepriekš vispār cilvēktiesības pat nepieskārās, un lūk, tagad šī zinātne, šī joma sāk ņemt vērā arī šo. Šis jau būtu tā kā raksta
temats, zinātniskā raksta temats, un tad man būtu jāskatās, kuras tās īpašās 3 vai 5 es izvēlētos. Viennozīmīgi te būtu privātā dzīve, samērīgums, vārda brīvības samērīgums, kas izteikti šobrīd ir sociālie tīkli, vārda brīvība, naida runa, kā tēma, jā. Diemžēl ir tā, ka saistībā ar militārajiem konfliktiem, kas mums ir tik ļoti tuvu, jā, mēs arī aktualizējam jautājumus par patvērumu meklētāju tiesībām, par humanitāro tiesību pārkāpumiem. Es pat teiktu, ka tā saikne starp humanitārām tiesībām un cilvēktiesībām tagad arī paliek aizvien aktuālāka, jo mēs, diemžēl, redzam ļoti rupjus cilvēka pamatiesību pārkāpumus un humanitāro tiesību pārkāpumus, teiksim, spīdzināšanas aizliegums. Mēs redzam, ka tiek pielietoti arī tādi līdzekļi un ieroči, kas tā kā nav absolūti pieņemami, ja? Un mēs bijām cerējuši, ka mēs par to nerunāsim 21. gadsimtā, bet mēs, diemžēl, sākam par to runāt. Es arī kaut kā īpaši jutos, kad Krievija iebruka Ukrainā, bija tā ziņa pāris nedēļas vēlāk, ka visiem vīriešiem ir aizliegts izbraukt no Ukrainas, jo vienkārši aizliegts, ja viņiem kaut kas jādara, un es tā domāju, vai ir kaut kādas arī brīvības tiesības, kuras samazinās, mums tā kā palielinās, samazinās vai nomainās. Tas bloks, teiksim, ir kaut kādas 10, 15 tiesības, un ir kaut kādas, kas tiek atmestas, kādas, kas pieliek klāt. Es varu iedomāties, ka varbūt tiesība uz vienmēr pieejamu Wi-Fi varētu būt, cilvēktiesība, vai arī es pārprotu kaut ko? Jā, es tad citu tiesībām uz interneta piekļuvi un internets kā cilvēktiesība. Man bija arī studenti, kas rakstīja bakalaura darbus un kursa darbus par šo, jo beigās sanāca tā, ka tie cilvēki, kuriem nebija šī piekļuve, viņiem bija faktiski neiespējami īstenot dažas no savām tiesībām. Teiksim, studentam, ja viņam nebija interneta pieslēgums, un tas neiet runa par telefonu, lai pilnvērtīgi mācītos, tam bija jābūt datoram, kas ir aprīkots ar visu. Tad tas ietekmēja tiesības uz izglītību, tas ietekmēja tiesības uz veselības pieejamību, jo tev vajadzēja kaut ko tur atklikšķināt un īstajā laikā un īstajā brīdī. Tad mana mamma bija ļoti sašutusi par paziņojumu, ka tagad jau laukos nevajadzētu iespēju pirkt biļeti tanī autoostā, kad jau visi pensionāri arī tās biļetes pirks internetā. Lai gan man māmiņa lieto internetu un ir ļoti moderna, bet viņai bija ļoti žēl to cilvēku, kuriem varbūt nav tādas iespējas. Ja? Un beigās sanāk, ka no tās interneta pieejamības ir atkarīgas tik ļoti daudzas citas cilvēktiesības. Vēl bija jautājuma pirmā daļa, laikam. Jā, pirmā, ka ir tiesības, kuras mums arī tā kā oficiāli visiem piekrītot, mēs noņemam nost, kuras bija, vairs nav. Jā. Un kādos brīžos tas ir tas demokrātijas apdraudējums, tā robeža. Un es domāju, ka mēs daudz ko tiešām atkal man jāsaka, mums bija aizmirsies, ka varbūt arī tā, jo vēsturiski skatoties, arī Latvijas juristi skatījās tās situācijas, kad tad pēdējo reizi valstī ir pasludināta ārkārtas situācija. Un tas taču mums, kā cilvēkiem, kas bija tik ļoti ilgi nodzīvojuši tādā pilnīgā brīvībā, tas visiem, man liekas, bija tāds šoks, kā man tagad kāds var kaut ko aizliegt, ja? Un es arī atceros to gadu, kad bija atļauts to salūtu šaut, laikam tikai 11. Un tad cilvēki diskutēja par to, kā tas ietekmē to manu cilvēku tiesību samērīgumu ierobežošanas. Ja? Cilvēktiesībās tas pats pamats ir tas proporcionalitātes princips. Ja? Vai tātad šis liegums man šaut salūtu 12. Dos to ieguvumu sabiedrības veselības un drošības uzturēšanā un tiešām samazinās Covid gadījumu skaitu. Ja? Un tāpat tās bija tie joki gan par tām zeķu biksēm, gan par brikatēm, ja? Kad, kuras tad ir tās preces, ja? Kā tas ietekmēs, ja? šīs tiesības. Jo vairāk es tev klausos, jo vairāk man šķiet, ka šī tēma gandrīz visur pieskarās. Tā kā es nevarētu atrast kaut kādu sarunu tematu, kurā tās cilvēktiesības varbūt neparādītos, bet to es izvēlējusies pati nodarboties ar pētniecību un varbūt kas ir tie
tie jautājumi, kurus tu šobrīd pēti un kas ir tavas doktorantūras ietverā? Jā, nu šobrīd man vairāk nākas pievērsties bērnu tiesībām un cilvēktiesībām, un tādā skaitā starpnozaru un starpdisciplinārais sadarbības modelis Barnahus, ko es pētu, jeb Barnahus ir bērna māja, kas ir par to, kā palīdzēt vardarbībā cietušajiem bērniem, kur visas institūcijas sadodas rokās, lai palīdzētu bērnam un nāk pie bērna. Nevis bērns ir tas, kas spiests ir braukt uz daudz dažādām atšķirīgām institūcijām un stāstīt to savu smago stāstu no gala. Tas varbūt ir nedaudz sarežģīti, bet tā galvenā doma ir tāda, ka cik mēs esam efektīvi kā valsts pārvalde, lai tiešām palīdzētu cietušajai personai un lai arī atvieglot profesionāļu sadarbību, lai arī viņi justos atbalstīti, jo tā kā mēs šeit šobrīd runājam, cik ļoti daudzas ir tās jomas. Un arī mēs šeit, jaunie zinātnieki, es teiksim, ļoti izbaudu to, kad ir dažādas tās jomas, ļoti interesanti. Un tādā veidā arī, ja ir dažādas profesijas, bet ir tas viens mērķis, ja šeit mērķis ir tā zinātne, ja, un tad arī tur tas mērķis ir palīdzēt tam cietušajam. Tā būtu īsumā. Bet tava to Husen, tas izklausās kaut kas dāņu valodā, vai es pareizi nolasu? Islandiešu valodā. Tā ideja nāk no Islandes, un tu viņu pēti tad ārzemju gadījumus, un cik tas praktiski saistās ar Latvijas to situāciju, vai mums ir kāda tāda bērnu māja, vai tev nāks pētīt situācijas no citām valstīm? Mums ir Barnahus, ir bērnu māja, un viņi sāk savu darbu pagājušā gada 24. Oktobrī. Tātad tika pieņemti ministru kabineta noteikumi, un pagājušajā gadā tika arī veikts izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības likumā. Un man bija tā iespēja, kad es arī biju pie šī projekta aprobācijas, es biju arī projekta vadītāja. Un līdz ar to man ir gan tā praktiskā puse, gan arī tā zinātniskā puse. Un arī starptautiskā sadarbība, protams, mums bija sadarbības partneri Islandes bērnu māja un Norvēģijas bērnu māja, un šis ir Ziemeļvalstīs ļoti pārbaudīts un atzīts modelis, kā vislabāk palīdzēt bērnam. Un jā. Un tāda ir viena, cik šādi bērni? Latvijā pagaidām ir viena, bet doma, protams, ir tāda, ka reģionos varētu būt vēl bērnu mājas. Jā. Tātad arī tavā situācijā tu gan pēti, gan pati aktīvi esi iesaistīts šo tā savas pētāmā lauka ietekmē. Jā, man tiešām bija tā iespēja arī aktīvi iesaistīties, un līdz ar to man ir arī tā darba pieredze, kad es vēlos salikt to kopā ar zinātni. Interesanti. Jā, mums ir tāds jautājums gandrīz katram viesim, ko viņš varētu mainīt, ja tu kļūtu par ministru prezidenti rīt. Kas būtu tās pirmās lietas, bet sāksim tā kā tu gan pēti, kā novērotāji, apraksti, gan tu arī aktīvi piedalies, lai radītu tad vienu lietu, kas atvieglotu tavu zinātni, tavu pētniecību. Un otra lieta, kas tev šķiet vispār šajā jomā, cilvēku tiesībās praktiski būtu noderīgs un vērtīgs? Es vakardien domāju par šo jautājumu, un jāsaka, ka mani kolēģi, kuri tika intervēti jau vakardien un šodien no rīta, pateica daudzas idejas, kurām es varu tikai 100% piekrist. Cilvēks kā vērtība, nauda zinātnē, iespēja publicēties, iespēja veikt projektus, domāt par to ilgtermiņu, arī iesaisti zinātnē, lai nav tā, ka beidzas projekts vai beidzas kāda stipendija, un tad cilvēks atkal jūtās nedroši, un viņam tuvinieki saka, nodarbojies ar kaut ko prātīgāku, ja? Kas man ir teikts. Bet, un es domāju, ka arī tās iespējas, teiksim, atmaksāt publikācijas, jo tas nav noslēpums, ka, teiksim, par publikācijām ir jāmaksā, ja iet runa par starptautiski atzītām open access datubāzēm.
Un otrs, tu teici, ko es mainītu tieši cilvēktiesībās, kā izpētīts, jau redzams, bet pagaidām vēl neieviests vai neņemts vērā. Kaut kas, ko tev pētījumi, gan kur tu pati esi veikusi vai esi lasījusi, novestu pie šādiem kaut kādiem risinājumiem, bet viņi vēl nav ieviesti. Tādu ir gana daudz. Teiksim, arī kaut vai cietušo personu aizsardzības jomā, es zinu, ka valstī trūkst tās naudas, piemēram, kompensācijām. Tur ir gan tīri, teiksim, tādi materiāli ieguldījumi vajadzīgi, gan arī tīri cilvēciski veicināt to uzticību cilvēkam vērsties pēc palīdzības, lai viņš tiešām saņem palīdzību, nevis nosodījumu, lai viņš aizejot uz tiesību aizsardzības iestādēm, nejūt, ka viņš pats kaut ko sliktu izdarījis, bet kad viņš tiešām saņem to vajadzīgo atbalstu. Ja? Un tur arī, protams, tas ir apmācības jautājums, tas ir pašu speciālistu atbalsta jautājums, lai viņi justos iespējoti, justies labi savā darba vietā un arī citiem palīdzēt. Un vēl viena tēma, kurai mēs nepieskārāmies tikai pieteikumā, tu gan pēti, tas nozīmē, tu rādi informāciju, jaunas zināšanas, tu gan piedalies viņu ieviešanā, bet tu arī viņas nodod un pasniedz kā komunikators studentiem. Kāda izskatās šobrīd tavi jaunie topošie kolēģi un tā vide ar cilvēktiesību jaunajiem pētniekiem, ar kuriem tu kopā drīz strādās? Ļoti cerīga. Es redzu daudzos patiesu interesi par šo tematiku. Aizvien vairāk, ka cilvēktiesību pamatus vēlas apgūt studenti, kas mācās politikas zinātni, kas mācās komunikācijas zinātni, kas mācās sociālo darbu, jo tur visur viņi saskarās ar cilvēktiesībām. Rīgas Tradiņu universitātē arī bija ļoti aktīvas komandas, kas pieteicās tiesību sargā tiesu izspēlēm. Šogad mums bija 3 komandas, kas to darīja. Ļoti liela interese ir. Bet es arī jūtu to, ka vislielākā interese ir tieši par vārdu brīvības jautājumiem un par līdztiesības un diskriminācijas jautājumiem no studentu. Kāds ir pēdējais vārds? Diskriminācijas. Diskriminācijas vārdu brīvības. Kas būtu tas, kas motivē jaunos studentus tad interesēties par vārda brīvību, kurā brīdī viņi sajūt šo kaut kādu disonanci vai kaut kādas ierobežojumus? Ikdienā daudzās situācijās vai nu paužot savu viedokli, vai arī, kad pēkšņi rodas situācija, ka kāds viņiem nepiekrīt un varbūt to dara publiski un agresīvi. Arī brīdī, kad kāds grib vienkārši paust savus politiskos uzskatus, ja, teiksim, lampā ir noteikumi, kā mēs sarunājamies, ka mēs mēģinam saprast viens otru, mēs mēģinam ieklausīties, mēs varam palikt katrs pie sava viedokļa, bet mēs varam vēl joprojām vienoties par to, ka mēs nevaram vienoties. Un tas ir tas, ko Latvijā cilvēki reti prot. Un jaunieši to mācās, viņi grib saprast, jā, kā uzvesties. Viņiem citreiz ir bijusi kāda konkrēta negatīva pieredze, kur ir jautājumi, vai tas bija pareizi, kad es jūtos aizskarts, vai tas bija pareizi, kad bija tā vai savādāk. Vai cilvēkam ir tiesības netikt aizvainotam? Un, protams. Kā tas izpaužās? Kādas ir manas tiesības netikt aizvainotam un kā es viņus varu aizstāvēt? Tas ir atkarībā no tā, kas tieši tev ir nodarīts. Bet te ir jāskatās tās robežas, jā. Vai te būs vai tikai būs, teiksim, administratīvs pārkāpums, vai tas jau būs kaut kas jau smagāks. Tas ir atkarībā no katras situācijas. Labi, Ilze, vai ir kas tāds, kāda tēma, kuru es tev nepajautāju, bet par ko tu ļoti, ļoti gribētu pastāstīt? Par kur tu gatavojies? Šis gan būtu cilvēkiem jādzird un jāzina, un viņu ikdiena būtu daudz skaistāk un labāk, ja viņi šo zinātu. Man liekas, ka tad man vajadzēs vēl 1 stundu. Vienkārši ievadi tādā stundā, un tad pēc tam cilvēki varēs pienākt tev klāt un parunāt individuāli. Vienkārši iemet to aķīti.
Nu, man liekas, ka ja jums liekas, ka kaut kas nav kārtībā ar situāciju, kurā jūs jūtat, ka jūsu cilvēktiesības ir aizskarts, tad visticamākais tas tā arī ir. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Es domāju, Ilze ir pelnījusi aplausu. Šī bija ļoti skaista saruna. Mēs joprojām atrodamies mazākajā pasaules skatuvē un runājam ļoti lielas lietas. Paldies tev, Ilze. Paldies. Paldies. Un pagaidi, vēl klāt, mums tev ir sveiciens no Jauno zinātnieku apvienības sadarbībā ar kafejnīcām Narvesen un Coffee Inn. Tātad ar kafejni, Narveseni kafejni. Jā, tā ir industrijas un zinātnes sadarbības piemērs. Fantastiski. Jā. Labi. Lūdzu. Pasniegs Rasma Pīpiķa. Paldies, paldies, Balta. Čau, super.